Vai tu zini, kas demokrātija? Nē. Vai tu zini, kas demokrātija? Nē. Es zināju, bet es neatceros. Demokrātija bieži vien ir saistīta ar republiku. Demokrātija ir, kad vara pieder tautai. Pārvaldes sistēma, kad valstī pastāv brīvība, suverenitāte. Demokrātija ir viens no svarīgākajiem mūsdienu principiem. Ideja par vienotību. Es visiem piekrītu. Ko cilvēki dara vēlēšanās? Pierakstu, ko viņi grib ievēlēties. Uz lapiņu pieraksta, ko visu grib. Kad pieaudzis cilvēks iet uz tādiem klubiņiem, un viņš atķeksē kādus cilvēkus viņš grib, kuri izdomās, ko viņi darīs ar savu naudu. Vai jums interesē politika? Es nezinu, kas tas ir. Kad tur cilvēki sēž kaut kādos solos un tad tur kaut ko stāsta. Vai tu gribētu piedalīties bērnu vēlēšanās? Protams, es vēlētos. Kāpēc? Tā, lai viņi būtu priecīgi. Jo man šeit tas būtu ļoti interesanti un aizraujoši. Jo es nekad neesmu mēģinājis un es gribu pamēģināt. Ko dara cilvēki vēlēšanās? Kaut ko vēlas. Piepilda sapņus. Kad kādu ievēl kā prezidentu vai kā. Vai tu zini, kas notiks 7. jūnijā Liepājā? Nē, bērnu un jauniešu vēlēšana. 7. jūnijā Liepājā notiks pašvaldības vēlēšanas. Un, Alis, vai tu zini? Vai es zinu to, ko tu atkārtoji? Jā. Ne tikai Liepājas pašvaldības vēlēšanas pieaugušajiem, bet arī bērnu un jauniešu vēlēšanas. Tā ir diezgan interesanta ideja, kā var realizēt jauniešu savu to politisko vēlmi. Vai tev liekas, ka tas ir svarīgi piedalīties vēlēšanās? Pilnīgs un noteikts jā. Cilvēki nepiedalās vēlēšanās un pie kā tas noved. Ir ļoti, ļoti svarīgi ik katram, kuram ir šī balstiesība, piedalīties vēlēšanās. Nākotne ir mūsu rokās, tā teikt. Ir obligāti katram jaunietim, pieaugušiem jādodas balsot.